cukurgraudiņi un rujienas saldējumi. Tā bija tā diena, trešdiena, ābeļdārzā, starp ābelēm, kur zilītē iekšā gulēja mazais Šopēns. Viņš bija pavisam viens un bezpalīdzīgs. Viņa plaušas bija nosmēķētas un zobi. Ak, šausmas, viņa zobi! Tie bija lieli, ar platām spraugām. Un cigaretes tos bija sabojājuši. Ap silīti visapkārt valdīja tumsa, un visapkārt staigāja ļauni saldējumi, kas bija nākuši no pašas rujienas. Šie rujienas saldējumi vaktēja un vēroja Šopēna silītē, jo pie viņa bija maģiskie cukura graudiņi, kas bija no plasmasas un garšoja pēc melnās tējas. Tie bija tik maģiski, tāpēc ļaunie saldējumi kāroja tos iegūt savā īpašumā. Trešdien plosījās viesuļi. Tad pēkšņi uznāca krupju orkāns. Visur virpuļoja krupji un ļaunajiem saldējumam sākās sirdsāpes, jo tajā dienā viņi nevarēja uzbrukt Šopēnam un atņemt cukurgraudiņus. Viņi bija kaujas gatavībā ar līmes zīmuļiem uzbrukt Šopēnam, bet nekā. Tajā laikā līmes zīmuļi bija bīstamākais ierocis. Tad pēkšņi sākās skābais tapešu lietas, kas nebija bijis jau 2 gadsimtus. Ja tapeti trāpīja, tad ļaunie saldējumi pārvērtās par lieliem, nekaitīgiem krupjiem. Un tā visi ļaunie rujienas saldējumi pārvērtās par krupjiem un neieguva cukurgraudiņus. Bet kas notika ar Šopēnu? Tu pat nevarēja kopējumais papīrs, nezinu, jobanrot. Varbūt viņš ir izaudzis starp latvāņiem, kā to vēsta Polijas mītī. To neviens pat šobaldien nezinu. Šo stāstu, vakara stāstu, uzrakstīja Laura Vorobjova. Paldies par uzmanību. Ar labu nakti. Viss pietiek.